Sveiki! Šodien iedziļināsimies Rīgas parfimērijas vēsturē. Stāstā par to, kā viena sena darbnīca kļuva par pamatu zīmolam, ko mēs visi pazīstam kā dzintars. Jā, un mēs te balstāmies uz materiāliem no pētījuma Rīgas parfimērijas stāsts no Briģera līdz Dzintenam. Mēģināsim saprast, no kurienes tas viss nācis. Tieši tā. Un īpaši tas gads 1849, ko redzam uz iepakojumiem. Jo, izrādās viss sākās krietni senāk par padomju laikiem. Pilnīgi pareizi, 1849. gadā. Ar Henrihu Adolfu Briģeru viņš bija ziepju vārītājs, un ar ģimenes atbalstu viņš atvēra nelielu ziepju un arī sveču darbnīcu. Kur tas bija? Tā laika Rīgas nomalē, principā baznīcas un stabilas stūrī. Un interesanti, ka viņa tēvs bija ādas maistars, kas varbūt vēlāk ietekmēja arī to firmas zīmi. Tātad sākums tāds, diezgan vienkāršs ziepes sveces, bet kā no tā izauga kas vairāk? Tirgus jau nebija viegls. Nebija viegls, protams. Konkurence bija liela, un Briģers to saprata. Ap kādu 1874. gadu viņš sāka pievērsties tādām smalkākām lietām, toaletes ziepēm, parfīmērijai. Uzreiz pats arī radīja smaržas? Sākumā nē. Sākumā viņš izmantoja iepirktas kompozīcijas, gatavas, koncentrējās uz pašu ražošanu, bet drīz vien vadībā iesaistījās Dēļa, Florentīns un Vilhelms. Tad jau uzņēmums auga nopietnāk. Un tad parādījās arī tā Briģera preču zīme. Tā atpazīstamā. Jā, tā lauva aplīja ar bultām. Tā kļuva par tādu kā kvalitātes zīme. Un tā saistība ar tēvu amatu. Tā lauva. Tā ir versija. Precīzi grūti pateikt, bet ir doma, ka lauva varētu būt saistīta ar Kordovas ģerboni, kur arī ir lauva, un tēvs taču bija Kordovas ādas meistars, tā kā. Netieši. Skaidrs. Un ko tad viņi ražoja bez ziepēm? Oi, daudz ko. Ziepes, protams, dažādas, arī tās lanolīnas ziepes, kas bija populāras, bet arī odekolonus, toaletes, ūdeņus, pūderis, pat lūpu krāsu. Tas jau izklausās pēc nopietnas ražotnes. Jā, tā arī bija. Ap 1900. gadu uzcēla jaunu, modernu sešstāvu fabriku turpat baznīcas ielā. Tas bija liels solis. Sešstāvēka? Vadību tad pārņēma dēls Vilhelms, vēlāk arī brāļa dēls Kurts pievienojās, pats dibinātājs Heinrichs Ādolfs. Viņš vairāk pievērsās, sabiedriskām lietām. Mazajā ģildē darbojās turpat vitrāža viņam veltīta ģildes namā. Iespaidīgi. Un droši vien nāca arī atzība apbalvojumi? Protams. Saņēma medaļas izstādēs Rīgā, citur, un, kas interesanti, nācās arī cīnīties ar viltojumiem. Tas jau parāda, cik populāra produkcija bija. Viltojumi, jā. Tā vienmēr ir pazīme. Bija pat tāds kurjos gadījums 1913. gadā. Uz Kaukazas ziepēm bija Gruzijas carienes Tamāras attēls. Izcēlās skandāls, baznīca iebilda, bet izrādās Briģers bija saņēmis oficiālu atļauju to attēlu lietot. Un kā uzņēmums pārdzīvoja tos lielos satracinājumus, karus, varas maiņas? Līdz Pirmajam pasaules karam auga stabili. 1913. gadā jau 136 darbinieki bija. Kaut kā pārdzīvoja gan karu, gan to īso nacionalizāciju 1919. gadā. Pēc tam? Starpkara posms. Tas bija īpaši veiksmīgs. Tad vadīja Kurts Briģers, tas grāja dēls. Viņš bija ieguvis ķīmijas doktora grādu Cīrihē. Ļoti gudrs. Un ko viņš mainīja? Viņš veica pamatīgu modernizāciju, jaunu iepakojumu, smukāki, uzlaboja receptūras, pat jaunas pārdošanas metodas ieviesa komivojažierus, kas braukāja pa laukiem un piedāvāja produkciju. Tā fabrika kļuva par galveno nozarē Latvijā. Bet tad nāca Otrais pasaules karš un viss mainījās. Jā, ļoti dramatiski. 1939. gadā sākās vācu-baltiešu repatriācija, un Kurts Briģers aizbrauca no Latvijas. Un fabrika palika. Fabrika palika, bet bez saimnieka. Daļa iekārtu sabojājās. Kādu laiku tur ražoja tikai parastās saimniecības ziebes, bet vēl ar to veco Briģera zīmogu. Bet tad jau nāca padomju vara. Bet tieši tā. 1940. gadā uz tās fabrikas bāzes nodibināja jaunu uzņēmumu Sarkanā Ausma. Vācu laikā, starp citu, Kurts Briģers uz īsu brīdi bija atgriezies, bet 1943. gadā Briģera vārds no aprits pazuda pavisam. Tātad Sarkanā Ausma tā kā pārņēma stafeti tajās pašās telpās? Var tā teikt, jā.
Pēc kara sarkanā ausma atjaunoja parfimērijas ražošanu, radīja jaunus produktus, protams, ar tādiem, patriotiskiem nosaukumiem Rīga, Rīgas jūrmala. Un tad jau nāca arī leģendas. Jā. Te ir tas svarīgais brīdis, 1952. gads. Parfimēra Emma Artjuškova rada slaveno aromātu Rīgas ceriņu. Tas kļuva par īstu simbolu, daudzi to atceras un pazīst vēl šodien. Rīgas ceriņi. Jā, tas tiešām ir, zīmols pats par sevi. Bet vai viss gāja tik gludi tai sarkanai ausmai? Sākumā bija arī kritika. Par kvalitāti sūdzējās, bet tad sekoja modernizācija, iepirka jaunas iekārtas no VDR, toreizējās Austrumvācijas, izveidoja savu kartonāžas cehu, lai būtu labāki iepakojumi. Tas palīdzēja. Skaidrs. Un kā tad stāsts nonāk līdz Dzintaram un tai vietai, ko mēs šodien pazīstam Ziepniekkalnā? Līdz pat 1970. gadam ražošana notika tajā vecajā Brigera fabrikas ēkā Baznīcas ielā. Tad pārcēlās. Uz Ziepniekkalnu? Jā, uz jaunām, modernām telpām Ziepniekkalnā. Un kas interesanti, pats nosaukums Ziepnieka kalns nozīmē ziepļu vārītāja kalns. Tad vēsturiska sakritība. Tiešām. Un tur darbu jau turpināja 1958. gadā dibinātā rūpnīca Dzintars. Tā faktiski apvienoja sarkano ausmu un vēl vienu mazāku ražotni, kļuva par galveno. Un kas notika ar veco Brigera ēku Baznīcas ielā? Tur visādi gāja. Bija biroji, tad Jāzepa Mediņa mūzikas skola ilgus gadus, tagad šķiet daļa ir pārbūrēta par dzīvokļiem. Tātad, ja mēs tā paskatāmies atpakaļ, ceļš ir bijis neticami garš. No tās mazās Heinricha Adolfa Brigera darbnīcas 1849. gada, cauri Brigera fabrikas ziedu laikiem, tad sarkanā ausma padomju gados, līdz beidzot Dzintaram. Tieši tā. Un tie cipari 1849 uz iepakojuma ir kā tāds, cieņas apliecinājums šīm dziļajām saknēm, atgādinājums, ka stāsts ir daudz senāks un sarežģītāks. Jā, tas liek aizdomāties, un varbūt tāds noslēguma jautājums pārdomām klausītājiem. Kā mainās mūsu priekšstats par kādu ļoti pazīstamu zīmolu, kad uzzinām tā patieso tik daudzslāņaino vēsturi? Ar visām varas maiņām, īpašniekiem, nosaukumiem? Labs jautājums, par ko padomāt. Tā vēsture tiešām ir bagāta.